Jūs varat vērot viņu bez ķīvēnēs, stāpniņš izskatās vaigā, labsirdīgs, jauks un brīnišķīgs cilvēks. Bet uz motociklā kaislīgs braucējs. Trika meistars, aplausi! Aplausi! Ir vajadzīgs jūs atbalsts publikāns! Būs braukšana caur uguni vai kaut kas tāds. Dāmas un kungi! Jā, nesabrauc. Jānis gatavojās savu kārtējiem trinkām. Dāmas un kungi, aplausi! Aplausi no Vācijas. Jā, diemžēl vējš ieviešanas korekcijas, bet bojuši, aplausi! Jā! Mierīgi, cauri lieskām ar saviem zeles rumakiem aplausi. Nē, nav miera, vēl vajag pabraukt. Caur karstumu, caur reālu uguni. Jā, vai! Viss kārtībā. Puiši. Puiši. Un būs ar buču? Jā, varbūt aplausi. Super. Lieliski. Tā kā saka, tāds sasveicināšanās pirms šova otrā posmā. Jo viss tiek darīts ar mīlestību un profesionalitāti, protams. Dāmas un kungi, aplausi Starpēters komandai. Laurim, ar savu brīnišķīgo partneri un Jānim. Dzīvē viņi bet šeit laukumā šovu dalībnieki. Viņus balēņi priecā. Viņi jāmi un moci. Aplausi. Hei, nu mīļie, no šīs taisnās ir labs triks. Aplausi. Uzmanību, aplaudējam, ovācijas, jā, brīnišķīgi, pēc kāda, un arī tad, ja šodien skaļa, mīļie, dāmas un kungi, tas bija neaizmirstami. Nu, jūs esat vienkārši fantastiski. Jāni, nu, tas ir Lauri. Dējam uz motociklu, tas ir tā kā atpūta, vai ne? Bet cik tas ir sarežģīti, ticiet man, aplausi! Šajos vīros ir neizmērojami. Aplausi! 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 Jā! Protams, ja Jānis nenostāsies uz galvas, tas nebūs Jānis. Jānis, Lauris, viņas burvīgās dzīves biedres. Tas ir lieliskais četrinieks. Turaties stingri meitenes. Tā. Un tā, aplausi! Un tās jau ir mūsu spēlē rata. Lūdzu! Cik tas ir mierīgi! Cik tas ir nosvērti! Re! Un pārslu pabāju, uzplaudējiet viņu, aplaudējiet!